Jā. Es pēc tam paņemšu, paldies. Es pēc tam paņemšu. Labdien! Es sākšu pirmā, pēc tam sekos man kolēģi Gunta. Šis ir ļoti interesants brīdis uzsākt sarunu, jo es jūs aicinātu visus piecelties kājās. Jā, pieceļamies kājās. Harald, es tev varu palūgt? Un tagad par to, kā mēs magnetizējamies kopā, un šis konkrētais uzdevums ir vērsts uz to, ka mēs esam labi pēduši, un mūsu smadzenes ir nonākušas šeit, mūsu enerģija mūsu vēderā, un mums vajadzētu viņu pakustināt. Ja? Vēderu. Jā. Kurā? Nesaki? Nu, un tad, lai jūs to nedarītu viena, darīsim kopā. Ja? Un lai vienam nav vientuļi. Un mēs kustinam. Tas nozīmē, ka cilvēki... Kustinam vēderus. Jā, pieskarties blakus sēdētājiem, lai viņi sajūt jūsu enerģiju. Jā? Jā. Vai ne? Jā. Labi. Jā. Okay. Paldies, jūs varat sēsties. Es sākšu ar to, ka tā galvenā tēze, ar ko es šodien gribētu arī principā mana stāsta laikā pierādīt, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ir tas, ka magnetizējoši uzņēmumi ir tie, kuru vērtības sakrīt ar darbinieku vērtībām. Es esmu Agnes Alksne. Jau 10 gadus palīdzu organizācijām veidot attiecības ar sabiedrību, ar mēdījiem, ar uzņēmumiem, ar klientiem un padalīšos no tā stāsta, kāda ir bijusi mana pieredze, arī nedaudz teorijas. Iedomājieties tādu tēlu. Maza meitene ar 2 biželēm, lielām bantēm, baltām, skolas formā, tajā pašā padomlaika skolas formā. Vienā rokā viņai ir lollipops un otrā rokā mazais gaļas cirvītis. Šādi es satikos ar savu darba devēju. Vienalga ar kādu organizāciju satiekoties, principā šāds tēls arī bija. Un vienmēr darbs ir kaut kādā veidā atradis mani, un es esmu viņam gājusi līdzi tādēļ, ka tajā ir strādājuši iedvesmojoši cilvēki, vai man ir uzrunājuši šīs organizācijas mērķi un vērtības. Vajag aizstāvēt studentu intereses, nav problēmas. Saprotam, kā strādā sistēma un uz priekšu. Nepieciešams organizācijā aizvest uz Eirovīziju. Kādēļ nē? Mēs taču tur gribam nokļūt, tā bija grupa. Vajag lielos biznesu aizstāvēt. Pēc 7 gadiem maniem draugiem vairs nebija jautājums, kur es strādāju, tā bija Latvijas Darbdevēju konfederācija. Nepieciešams mainīt sabiedrības domāšanu par ēnu ekonomiku. Varam arī kampaņu uztaisīt. Sāksim no nulles runāt ar uzņēmumiem par korporatīvo sociālo atbildību. Mēs šodien runājam par korporatīvo sociālo atbildību. Šajā darba ritmā apmēram gadus 7, 8 kaut kad jāpienāk arī tam piebremzēšanās momentam. Vienā dienā, principā tā sanāca, sadomāju braukt uz Indiju. Klišejiski, vai ne? Esat to kaut ko jau dzirdējuši. Bet šie 4 mēneši es darbojos organizācijā, kurā principā tas galvenā atziņa bija tāda, ka visas pārmaiņas, kuras mēs vēlamies redzēt savās organizācijās, sabiedrībā jāsāk ar sevi, savu ģimeni un cilvēkiem sev apkārt. Atbraucu atpakaļ uz Latviju, un man bija doma tā, jānopelna miljons vai jāizglābj pasauli. Ko darīt? Sāku ap sevi veidot organizāciju un cilvēkus, saucās Latvijas korporatīvās sociālās atbildības platforma, un šobrīd mēs pētam savu ikdienas praksi un arī teorētiķu labo pieredzi, kādā veidā tad atrast to vērtību tam uzņēmumam, pievienoto vērtību, kas magnetizē, kas palīdz augt, kas palīdz attīstīties un pie reizes arī izglābt pasauli. Tas, ko mēs esam secinājuši, ka, piemēram, jau 80. gados Porters bija tas, kurš stāstīja par to, ka jebkurai uzņēmuma darbībai jābūt ar pievienoto vērtību. Esat tā dzirdējuši. Viņš kļuva populārs tikai 2000. gadā, jo šo uzņēmumu, kuri vēlējās šīs vērtības aiznest, līdz jums mēs redzam ikdienā. Tās ir reklāmas, jūs pērkat kaut kādu lietu,
Tā ir pievienotā vērtība, mēs jūtamies labāk. Visers ir teorētiķis, kurš teica, ka uzņēmuma DNS-ā jau jābūt iekodētai atbildībai, ilgtspējai un laba darīšanai pasaulē, tātad pievienotai vērtībai. Viņam īsti labi neveicās, jo viņu arī kritizēja, jo nonāca pie secinājuma tādi, ka konts un reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja numurs īsti neko neizsaka, tur tam nav DNS, tie ir cilvēki. Lielie uzņēmumi vēl nav īsti aptvēruši, ka viņiem tas ir jādara. Mazie ir paņēmuši šo kā jauno konceptu un taisa jaunus biznesus. Par to mēs viņiem esam pateicīgi. Tomēr vēl ir viena tāda grupa investori, kuri arī sāk skatīties uz uzņēmumiem un saprot, ka aiz cipariem un aiz bilancēm eksistē kāds tāds mainīgais un tāda pievienotā vērtība, ko viņi nevar īsti izmērīt ar finanšu rādītājiem. Un tādēļ viņi sāk skatīties un prasīt no uzņēmumiem daudz lielāku informāciju. Un viena no tādām informācijām ir cilvēku resursi un ko viņi ir spējīgi izdarīt. Baltijas valstīs mēs bieži vien šīs vērtības izmantojam mārketinga vajadzībām un veidojam dažādas vadības sistēmas. Un par vadības sistēmām es gribētu tomēr parunāt. Tad, kad atgriezos atpakaļ biznesa vidē un sāku strādāt ikdienā ar uzņēmumiem, tad es gribēju pārbaudīt savas teorijas un to, ko mācu dažreiz arī uzņēmumiem, praksē. Un man bija šāda iespēja. Izvēlējos uzņēmumu, kurš atbild manām vērtībām. Līderis, kvalitāte, kvalitīvs produkts, motivēja mani, attiecīgi godīgs, caurspīdīgs, visas sistēmas, vadības, dažādas apmācības, pretkorupcijas un tā tālāk. Un tad es sāku strādāt ar šo visu groziņā salikto informāciju, gāju un piesaistīju klientus. Tā ļoti vienkārši. Mans rozā brīļu periods par higiēnu Latvijas biznesa vidē ilga apmēram gadu, kas, manuprāt, ir diezgan labs rādītājs. Un tad šis konkrētais piemērs vienkārši gribu, lai jums ilustrācijai viņš parādītos. Potenciāli klients man piedāvāja saorganizēt atkatu. Mana pirmā reakcija bija tāda. Es no sākuma nesapratu, ko no manis prasa. Tad es sāku saprast, ko no manis prasa. Un tad es sāku saprast, ka es sāku apšaubīt mehānismus, kas ir manās rokās. Tātad, man principā nebija pamata, jo es biju lasījusi, ka mūsu organizācija tātad nekad šādas lietas nedara. Man nav pamata tātad uztraukties, bet tomēr man bija divas dilemmas. Pirmā dilemma – teikt vai neteikt par šādu gadījumu uzņēmuma vadītājiem. Otrā dilemma – ko es darītu šādā situācijā, ja man, piemēram, vadība pateiktu, nē, tev ir jārīkojās, tāpēc, ka tas ir tikai bizness. Un tā sajūtas, protams, bija ļoti personīgi nepatīkamas, bet man bija tā laime piedalīties šajā situācijā un viņa atrisināt, paceļot šo jautājumu sapulcē un saņēma pilnu vadības atbalstu, ka mēs tomēr rīkosimies tā, kā ir rakstīts, kā mūsu sirdsapziņa liek, un mēs uz šādu biznesu neparakstīsimies. Un tur bija divi galvenie iemesli. Reputācija, un otrs bija ilgtermiņā finanšu ieguvums nav tāds, lai mēs varētu šādu reputāciju atļauties. Bet kāpēc tas viss beidzās laimīgi? Un es par to esmu daudz domājusi un arī analizējusi, un es uzskatu, ka šis bija arī mans personīgais nopelns, tās bija manas vērtības. Bet kas tad es esmu? Es esmu vienkārši cilvēks, tāda pati kā jūs. Jūs pieņemat lēmumu, kādā veidā jūs šo sistēmu atbalstīsiet vai nē. Tikai vienīgi cilvēki ir organizācijā tie, kas pat atbalstīs arī šīs jūsu vērtības. Kā es varu zināt, ka manā kolektīvā ir šīs vērtības? Vai es esmu viens? Un man ir jums viens uzdevums. Aizveriet acis. Es jūs atkal lieku kaut ko darīt. Lūdzu, aizveriet acis un padomājiet par to cilvēku, kas ir jūsu organizācijā, kurš ar jums ir uz viena viļņa un izpratnes par to, kas ir labs bizness un kas nav labs bizness, kura ētiskās vērtības saskarās. Vai jūs iedomājāties? Ir? Ļoti labi. Atveram acis vaļā. Un tagad jautājums ir tāds, ja jūs viņu nākamajā reizē satiksiet, piemēram, pirmdien, tā var gadīties, ja? Pieiet viņam klāt, uzsitiet viņam pa plecu vai samīļojiet, cik jums tuvas attiecības, paspiediet viņam roku un saka, paldies, ka tu man esi blakus, jo es zinu, ka es varēšu te uzticēties situācijā, ja mums būs jārisina šāda veida dilemmas.
Vai bija kāds, kuram nebija šāds cilvēks? Neceļiet rokas labāk, jā. Jo tad, principā, jums ir jāmaina darbs. Un jūs esat šī brīdī viens pats uz vientuļas salas, un mums ir ļoti, ļoti žēl. Un pats galvenais, ko es gribētu pabeigt, ir, ka cilvēku vērtības ir tās, kas nosaka, kādās organizācijās viņi izvēlās strādāt, kādas sistēmas viņi atbalsta. Jūs varat nopirkt par ļoti dārgu konsultantu naudu, korporatīvo pārvaldību, trauksmes celšanas mehānismus, ētikas kodeksus, kvalitātes vadību. Un jūs vienkārši sapratīsiet, ka ja būs nepareizie cilvēki, kas ir ienākuši pie jūsu durvīm, tad viņi jūs šīs sistēmas neatbalstīs. Izvēlieties pareizus cilvēkus, un es aicinu jūs sekot līdzi arī tam, ko mēs darām ar dombiedriem un mācīties no labākajiem piemēriem. Paldies!